Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija pēc vairāk nekā 3 mēnešu gaidīšanas beidzot dabūjusi formas tērpus. Policija dibināta pagājušā gada decembrī, bet līdz šim darbinieki strādāja civilā apģērbā, jo formas tērpu izgatavošana ieilga. Tagad visi 4 pašvaldības policijas darbinieki ir nodrošināti ar formas tērpiem. Tos izgatavojusi Sijā Vik par līgumcenu vairāk nekā 3000 eiro. Viņi paskaidroja, ka viņam bija pasūtīts tas audums, no kura tika šūtas tās formas, un savukārt viņiem tas piegādātājs kavējas ar materiāla piegādi. Uz doto brīdi mēs arī neesam saņēmuši visu, bet tur palikuši sīkumi, tur polo krekli, kas būs aktuāli vasaras laikā. Tas mums tagad uz doto brīdi nav aktuāli, bet jebkurā gadījumā visu pilnībā mēs neesam saņēmuši. Komplektācijā ietilpst ziemas virsjaka un bikses, lauku forma, kas paredzēta ikdienas lietošanai, vasaras un ziemas cepure ar nagu, kā arī adīta cepure, uzvalks, pulovers, vējjaka, vasaras bikses un svārki, krekli un tēkrekli, kurpes, zābaki, šāli, cimdi un atstarojošās vestes, kā arī atšķirības zīmes. Forma ļoti apmierina, ērta. Praktiski visas formas sastāvdaļas, tas ir ziemas jaka, lauku forma, ir no Gore-Tex materiāla, kas ir ūdens un vēja nesaurlaidīgs. Tad ļoti ērti nesējams un gan izturīgs tas materiāls. Pirmo reizi policisti jaunajās formās sabiedrībā parādījās aizvadītajā nedēļas nogalē, kad Vecpilsētas laukumā norisinājās Masļenicas pasākums. Formas tērps, es teikšu, ļoti efektīvs, jo ko līdz mēs piegājām klāt, tā ļoti jutām tādu cieņu un visus principā pārkāpumus uzreiz novērsa, ja pat kāds smēķēja, jo uz laukumiem smēķēt nedrīkst, ko līdz aizrādījām, reaģēja un, kā saka, gāja projām. Tā ka forma ļoti ietekmē cilvēkus. Vairāk nekā 3 mēnešu laikā Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijai ir palielinājies darba apjoms, jo policija kļuvusi atpazīstamāka un iedzīvotāji biežāk vēršas pie policistiem pēc palīdzības. Februāra mēnesī Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijā reģistrēti 45 notikumi un noformēti 40 administratīvo pārkāpumu protokoli. Pārsvarā tie ir smēķēšanas ierobežojumu neievērošana, dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi. Tad arī par sadzīves atkritumu radītāju vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā. Viens protokols ir par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā. Tad viens ir arī ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka likumīgajām prasībām. Un viens protokols ir par dzīvošanu bez personu apliecinoša dokumenta, pases. Līdz ar formas tērpu saņemšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijai ir nodrošināts gandrīz viss darbam nepieciešamais ekipējums, trūkst vienīgi traferētās automašīnas, bet arī tā drīz tiks piegādāta, jo tuvākajā laikā noslēgsies pašvaldības izsludinātais iepirkums par operatīvā autotransporta piegādi pašvaldības policijas vajadzībām. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.